Gandrīz par katru masu pasākumu tiek ziņoti skaitļi, cik cilvēku tos ir apmeklējuši – 10 000, 100 000 vai vēl vairāk. Bet pēc kādām metodēm šie skaitļi tiek aprēķināti un kāpēc dažādos mēdījos šie skaitļi var krietni atšķirties? Rīgā, lai organizētu kādu publisku pasākumu, jānorāda arī potenciālais apmeklētāju skaits, kas var ietekmēt to, vai pasākumam tiks vai netiks dota atļauja. Likumdevējs nav licis akcentu uz to, ka būtu pasākums ierobežojums no skaita viedokļa. Mēs skatāmies, tad, vai attiecīgi pareizi izvēlēt varbūt ir vieta. Tiek vērtēts arī šis skaits tieši no tādas sabiedriskās kārtības viedokļa un arī, protams, no transporta plūsmas viedokļa. Izrādās galvenie masu pasākumu grāmatveži un skaitītāji ir policijas darbinieki. Un, ja pasākums nav liels, daži policisti pie visām ieejām vienkārši stāv un uzskaita pasākumu dalībniekus, bet tūkstošus jau nesaskaitīs. Mēs iztiekam bez tehniskiem līdzekļiem, bet cenšamies līdzīgi to darīt, kā, piemēram, ASV tiek darīts, tiek pacelts gaisā mazais lidaparāts. Un faktiski šī teritorija, kurā notiks pasākums, es to domāju ārā pa pasākumiem, viņi tiek sadalīti šādos kvadrātiņos, kvadrātmetros pieņemsim, ja, un tiek vidēji skaitīts, cik blīvi atrodas cilvēki. Pēc veiktajiem pētījumiem tāds visai izkliedēts personu pulcēšanās vieta ir apmēram 1 persona uz kvadrātmetru. Vidēji šis skaits ir apmēram 2,5, ja tā var teikt, pa personu uz kvadrātmetru. Savukārt ļoti saspiests pūlis skaitās, kad ir uz personu 0,2 kvadrātmetra tikai. Ak, tad 5 cilvēki vienā kvadrātmetrā, tas jau esot ļoti blīvi, pierādīšu pretējo. 10 draudzīgiem cilvēkiem arī vietas pietiek. Tomēr, ja Doma laukumā tiktu plānots pasākums 20 000 cilvēku, tas netiktu atļauts drošības apsvērumu dēļ. Policija atzīst, ka šie skaitļi ir diezgan aptuveni, bet vai tad tas nedod iespēju ar šiem skaitļiem manipulēt? Neviens eksakti pierādīt nevar tā pilnīgi precīzi, cik tur ir bijis. Ja? Var tā uz aci piemest, bet pilnīgi eksakti pierādīt to nevar. Tāpēc ar tiem cipariem vienkārši spēlē politisku spēli. Tas ir tieši tāpat kā ar jebkuru statistiku. Skaitļi, cik cilvēku konkrēto pasākumu ir apmeklējuši, nereti krietni var atšķirties. Kam ticēt? Un vai par nepatiesu skaitļu minēšanu var nākties atbildēt? Faktiski šobrīd tā ir pašu organizētāju atbildība, jo tie skaitļi, ko pēc tam min, protams, to, ko policija min, tiem skaitļiem absolūti var ticēt, jo pārsvarā policijas darbinieki tur ir klāt un viņiem ir liela pieredze noteikt šo te skaitu. Bet var teikt to, ka nekāda sankcija jau par šo te skaitu pārkāpšanu un tādas kritērija, teiksim, nav. Manipulēšana ar skaitļiem Latvijā nesot izplatīta parādība. Tā lielā vieta, kur mēs redzam, kur ar tiem cipariem ļoti dažādi tiek manipulēts, tā ir Krievijas federācija. Jo, tur mēs zinām, ka ļoti liela opozīcijas šie te mītiņi, kas notiek, tad mēs redzam, ka tur ir fantastiski nobīdi. Pie mums pasākumu un mītiņu apmeklētība nesot tik liela, ka būtu kāda jēga šīm politiskajām spēlēm. Tātad, principā, daži tūkstoši uz vienu vai otru pusi itin neko nemaina. Var patikt, var nepatikt, bet mums nekādas masu akcijas pēdējā laikā vispār nav cieņā. Piedošana, 16. martu jūs nevarat nosaukt par masu akciju. Jūs nevarat arī to 9. maiju, lai gan, protams, tur ir daudz vairāk cilvēku. Pasākuma organizatori min provizoriskos skaitļus, bet valsts policija cenšas aprēķināt reālo cilvēku skaitu, skaitot to uz katru kvadrātmetru. Bet šie aprēķini ir ļoti aptuveni.